Šī ir vieta, kur attīstījās kamaniņu sports un dzima Latvijas bobslejs. Vieta, kur dzima cerības un pirmās uzvaras. Šī ir Murjāņu kamaniņu trase. 1978. gadā PSRS vicečempiona Rolanda Upatnieka vadībā 77 dienās ar rokām tika uzcelta šī koka kamaniņu trase. Sākotnēji Rolanda Upatnieka vadībā trenējās 20 audzēkņi. 80. gadu sākumā kamaniņu nodaļā trenējās 45 audzēkņi 7 treneru vadībā. Katru rudeni notika nometnes Sibīrijas trasēs un arī panākumu neizpalika. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas kamaniņu sporta tradīcijas turpinājās, taču sports attīstījās, strauji modernizējās gan pašas trases, gan kamaniņas. 1986. gadā Siguldā tika uzbūvēta moderna bobsleja un kamaniņu trase. Kopš tā laika koka trase Murjāņos vairs netika izmantota. Mūsdienās trase ir pamesta un aizmirsta. Tikai vēstures liecību pētnieki un daži ziņkārīgie apmeklē šo vietu.